Pirms mēs sākam apbalvošanu, es gribēju pateikt lielu paldies organizatoriem, kuri šo 15. sezonu ir novadījuši, kas ir Uģis ar Silviju. Aplausi Uģim ar Silviju. Un Uģi, varbūt tu vari pienākt uz pāris vārdiem. Nu ko, kāda iespēja par šo sezonu? Kā bija organizēt to? Grūti. Teikšu atklāt, ļoti liela un jauna pieredze. Visā sākumā likās, ka tas būs vienkāršāk, bet nācās saskarties ar daudzām grūtībām, bet prieks, ka viss ir noslēdzams. Kas bija lielākie izaicinājumi? Organizatoriskie jautājumi un komandu sūdzība. Cerams, ka šīs komandas nesūdzējās pārāk bieži tā. Nu ko, un varbūt pēdējais jautājums. Mēs te visi futbolu spēlējam, bet es neesmu tevi redzējis futbolu spēlējumu. Kā tā? Es nespēlēju futbolu. Ok, varbūt kaut kas mainīsies pēc šīs sezonas, he? Nu labi, tad es nododu mikrofonu Uģim, un tad mēs varam sākt apbalvošanas ceremoniju. Jā, tā tad paldies abām komandām par cīņas sparu un visiem pārējiem, kas piedalījās. Un, kā jau teicu, gribu pateikties arī tiesnešiem, Olimpiskajam sporta centram un visiem, kas palīdzēja notikt šim turnīram. Un apbalvošanu mēs sāksim ar fair play ieguvējiem. Tā ir komanda Ramzes, vai kāds no pārstāvjiem ir? Ramzes iegūst dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Tā ir naudas summa, kas tika savākta no rūpjākajām komandām, teiksim tā, un 80% nonāk jūsu rīcībā no kopējās summas. Aplauds Ramzesam. Turpināsim ar sezonas rezultatīvāko spēlētāju, un tas ir Oxford komandas pārstāvis Ruslans Agafonovs. Sezonas laikā guva 48 vārtus un atdeva 16 piespēles. Medaļa un dāvana kartē 80 eiro vērtībā. Turpinājumā otrais rezultatīvākais spēlētājs, tas ir spēlētājs no komandas Husky, Dmitrijs Kops. Dmitrij, mums tev bumba naudas vietā būs. Trešais rezultatīvākais spēlētājs Renārs Kazus no komandas Prioritāte. Atgādinājums Dmitrijs bija 31 vārtus un 19 piespēles, atdeva Renārs 31 vārtus un 14 piespēles. Apsveic. Renāri, tev arī bumba pienākā. Pa pirmo vietu bumbu nebūs? Tur būs cits. Turpinājumā apbalvosim sezonas vērtīgāko spēlētāju, un šeit balva atkal Ruslanam Agafonovam no komandas Oxford. Labākais vārdsargs, tas ir Husky komandas pārstāvis Artūrs Liģeris. Vidēji pusētājs
0,72 vārtus sezonas laikā. Sezonas labākais vārdu guvējs. Un kārtējo reizi aicinām Ruslanu. Labākais piespēlētājs, tas ir komandas Big Gun pārstāvis Kārlis Stirāns. Un Kārli pie reizes mēs arī apbalvosim kā sezonas progresējušāko spēlētāju. Un arī sezonas labākais debitants, tas ir Krāters komandas pārstāvis Kristaps Taulavičus, kurš guva 23 vārtus un 11 piespēles. Un esam nonākuši pie 6 labākajiem spēlētājiem. Šie 6 spēlētāji tika izvēlēti balsojot visu komandu kapteiņiem. Un kā pirmais offshore komandas pārstāvis Ruslans Agafonov. Kaskī komandas pārstāvis Dmitrijs Šostāks. Vēl viens Kaskī komandas pārstāvis Andis Dombrovskis. Jānis Kleperis, Alianse. Kristaps Taulavičus, Krāters. Un Kaskī komandas pārstāvis Jānis Pīzals. Tātad turpinām ar komandu apbalvošanu un šobrīd apbalvosim Latvijas futbola līgas sezonas 2014-2015 trešās vietas ieguvējs, un tā ir komanda RAR. Tev visvairāk medaļas šodien.
otrās vietas ieguvēji, regulārās sezonas pirmās vietas ieguvēji, bet, diemžēl, finālā otrie komanda Husky. Tā vienam varat lēkt un pasniegt ir medaļu. Un MFL šīs sezonas pirmās vietas ieguvēja komanda Offshore. Tātad pirmai vietai arī pienākas dāvana karte no Makron 800 eiro vērtībā. Un